Lūk, ja mēs runājam par otru šķautni, kas attiecās tieši jau uz civilo aizsardzību, militāru apdraudējumu kara gadījumā, tad jāsaka tā, tur ir ko piestrādāt. Es gribētu teikt tā, ja cilvēki vairāk vai mazāk sāk izprast, ko tas nozīmē, teiksim, skatoties uz Ukrainu, Ukrainā notiekošo, kā arī Izrēlā, tad saprot, kā iedzīvotāji spiesti dzīvot tādos apstākļos un kā pilsētām jānodrošina tā dzīve, neskatoties to, kad kaut kur blakus notiek šī kara darbība. Krīzes situācijas var būt pēkšņas. Tas, cik ātri no tām atgūsimies, ir atkarīgs no mūsu gatavības. Kā sagatavoties krīzēm laicīgi un kādi ir labākie paņēmieni to pārvarēšanā, par to raidījumu podcastu sērijās Droši ir zināt. Esiet sveicināti portāla Sarks.lv veidotajā podcastu sērijā Droši ir zināt. Esmu Sarks.lv žurnālists Aivars Madris, un šis ir mūsu 5. ieraksts, kas veltīts visaptverošas valsts aizsardzības tēmai. Jaunajā 2023. gadā pieņemtajā valsts aizsardzības koncepcijā definēts, ka Latvijas valsts aizsardzība un neatkarības nosargāšana ir visas sabiedrības kopīga atbildība, kas tiek īstenot no individuālā līdz valstiskajam līmenim. Dzīvē šis princips jau no 2019. gada tiek īstenots kā visaptveroša valsts aizsardzība, kas ir viens no 4 mūsu galvenajiem valsts aizsardzības elementiem – līdzās nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, mūsu dalībai NATO aliansē un starptautiskajai sadarbībai. Šajā ierakstā konkrēti runāsim par mūsu galvaspilsētas Rīgas pieredzi civilās aizsardzības jomā. Tāpēc šodien pie mums viesojas Rīgas valstspilsētas pašvaldības, centrālās administrācijas, civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gins Reinsons. Sveicināti! Sveicināti! Droši vien tad sāksim ar kaut kādu vispārēju ieskatu pašreizajā situācijā Rīgā. Cik lielā mērā tad mūsu galvaspilsēta šobrīd ir gatava kaut kādai potenciālai X stundai un, teiksim, kas no tā visplašā apdraudējuma klāsta ir, kam jūs šobrīd visvairāk pievēršat uzmanību, gan vides kataklizmas, militārs apdraudējums, vēl kādi citi riska faktori? Jā, tad jūs jautājumam vairākas tās šķautnes sanāk, vai ne? Un arī uz civilo aizsardzību jāskatās, teiksim, tajā jomā, kad ir ikdienas kaut kādas ārkārtas situācijas, miera laiku, ja tā var teikt. Un otra šī šķautne ir militāra apdraudējuma vai kara gadījumā, kā civilā aizsardzība strādā un cik mēs esam gatavi tādām lietām. Jā, tad jāmin to, ka pēc būtības, kas attiecās uz miera laiku, civilo aizsardzību, viņi ir diezgan labi izkopta un tur ir gan infrastruktūra sakārtota, gan personāla sastāvs labi darbojās, un arī materiāli tehniskie līdzekļi, visas, teiksim tā, protams, vienmēr gribās vairāk, bet viņi ir. Ko ar to mēs domājam? Tās dažādi ekstremāli laikapstākļi, teiksim, kāda paaugstināts bīstamības objektā, naftas termināli, kāda noplūde, visas tās lietas, tiešām tur tā reaģēšana un tās kapacitātes, tās civilās aizsardzības procedūras ir izkoptas, sakārtotas un tādā labā stāvoklī. Lūk, ja mēs runājam par otru šķautni, kas attiecās tieši jau uz civilo aizsardzību, militāru apdraudējumu kara gadījumā, tad jāsaka tā, tur ir ko piestrādāt. Un es gribētu teikt tā, ja cilvēki vairāk vai mazāk sāk izprast, ko tas nozīmē, teiksim, skatoties uz Ukrainu, Ukrainā notiekošo, kā arī Izrēlā, tad saprot, kā iedzīvotāji spiesti dzīvot tādos apstākļos un kā pilsētām jānodrošina tā dzīve, neskatoties to, kad kaut kur blakus notiek šī kara darbība. Lūk, tad te ir tā šķautne, kad ir infrastruktūra, ko mēs pirmais, kas mums nāk prātā, ir šīs bumbu patvērtnes.
Jā, tad, protams, tur vēl daudz dažādas lietas, ja infrastruktūra, kas nodrošina elektroenerģijas pārdevi. Visas komunikācijas. Jā, ūdens, siltums, jā, un tādā garā. Un ja kaut kur trāpa kāds agresora raidīta raķete vai drons, jā, tad tas izsit to procesu ārā. Nu, lūk, un tad, protams, infrastruktūra, cilvēku, materiāli, tehniskie līdzekļi. Gribu teikt tā, ka tur ir diezgan daudz darba, bet mēs strādājam gan ar ministrijām, gan arī paši savos budžetos esam ielikuši aktivitātes, kas attiecās uz pašvaldības īpašumā esošo bumbu patvērtņu sakārtošanu, uz pirmās nepieciešamības preču iegādi, materiāli tehnisko līdzekļu iegādi, kas nodrošinātu tieši to personālu, kas veic civilās aizsardzības pasākumus. Ja, kā arī tātad, materiāli tehniskie līdzekļi, kas būtu nepieciešami pārvietot to personu, tīri teorētiski pieņemsim no austrumu puses, ja kāds no citas pilsētas dodās uz Rīgu patvērties, ja, lai mēs viņu varētu uzņemt. Ja, viens ir, protams, Covid laikā vai tagad Ukraiņi, kad pie mums mitinās, ja, bija izmantots viesnīcu kapacitātes, ja, bet pieņemot, ja tas būtu apjomīgāks apdraudējums, ja, tad būtu jāpielāgo noteikti telpas, kas līdz šim izmitināšanai nav izmantotas kā sporta zāles, ja, un tādas. Tā kā pie tā viss ir jāstrādā, tur ir darbiņš jāiegulda. Būtībā, cik ilgs ir tas laika periods, kopš vispār Rīga ir nopietni sākusi domāt par tādu rīcības plānu šāda militāra apdraudējuma gadījumā? Jā, tieši par militāru apdraudējumu gadījumu, tas arī ir tas 22. gads, kad vadība... Tas izklausās drusciņi tā jau par vēlu. Jā. Senais ķīniešu teiciens ir, jā, labāk būtu koku iestādīt pirms 20 gadiem, ja ne, tas šodien. Jā, tas sanāk, mēs esam iedzinējos. Jā, būtu bijis labāk, kā to darīja Somi. Uzreiz jau pēc Otrā pasaules kara par sevi rūpējās, veidoja to infrastruktūru, bet Somiem bija tā neatkarība. Viņi tādā padomju priekškara otrā pusē bija, līdz ar to viņi bija kā neatkarīga nācija. Jā, mums sanāk to neatkarību atguvām pirms 30. gadiem. Protams, ka mums arī tas apdraudējuma līmenis ilgu laiku bija tur ļoti zems, un tas viss ir saprotams. Drīzāk varbūt jautājums ir par 14. 15. gadu, vai tad jau nevajadzēja jau sākt tomēr izvērtēt to potenciālu apdraudējumu un kaut ko darīt lietas labā. Tas tiesa. Mums jāsamierinās dotajā mirklī, bet nevis jāpieņem tā situācija, bet jāsamierinās ar to, kādas vēsturiski pieļautas strateģiskās kļūdas bija tieši lēmumu pieņemšanā strateģiskajā līmenī. Jā, attiecībā uz to, kad bumbu patvērtņu infrastruktūru vairs neuzturēt ar 2008. gadu, un jāsaka tā, ka viņi arī diezgan pieticīgi tika uzturēta līdz tam 2008. gadam. Jā, tad mēs esam nonākuši pie 22. gada, un Rīgā pašvaldības vadība pieņēma lēmumu, kad ir jānošķir civilā aizsardzība, kas ir tā kā miera laika civilā aizsardzība, kas bija zem pašvaldības policijas, un jāizveido atsevišķa struktūra. Jā, un tad no pagājušā gada februāra, pat gads pagājis un nepilna nedēļa, kā ir šī civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde izveidota. Jūs jau droši vien, jūs jau principā jau ieskicējāt dažus no kaut kādiem tiem potenciāliem izaicinājumiem, tad varbūt jūs varat kaut ko mazliet vairāk par to pastāstīt, kādas tad ir tās lietas, tās pašas patvērtnes vai potenciāli, kur izmitināt bēgļus, vai, teiksim, arī ir bijušas runas par iespējamu kaut kādu Rīgas evakuēšanu, kā tas varētu izpausties, un vai cik tas vispār reāli ir izdarāms. Vai, kas ir tie tādi lielākie darbi, steidzamākie jūsu skatījumā, kas būtu tā kā maksimāli ātri, vismaz jāmēģina aptvert, izdarīt? Es varbūt sākšu tad ar to jautājumu daļu par evakuāciju. Ir tā, ka tanī brīdī, kad sākās militārās darbības
Tas pēc vēstures un pēc paraugiem arī tā pašas Ukrainas kontekstā. Tik līdz sākās militāras darbības, aptuveni 2-3 nedēļu laikā aptuveni 20% iedzīvotāji paši evakuējās. Ja, tie, kuri to spēja atļauties, kuriem rocība to ļauj, kuriem transporta līdzekļi, brīvi finanšu līdzekļi un, teiksim, radi vai kontakti ārpus tās teritorijas, kurā tas apdraudējums. Ja, tā kā tas jau notiek dabiski, ja, pat ja frontes līnija nav pavisam tuvu. Pēc būtības ir tā, ka mēs arī redzam Ukrainā, neskatoties to, ka kara darbība ir diezgan aktīva blakus, ja, un tā cilvēki joprojām tur dzīvo. Jā, vienmēr ir cilvēki, kas paliek pat tad, ja viņiem karo burtiski pagalmā. Jā, precīzi. Un tur, protams, arī var būt dažādi apsvērumi, ja kāds tur sadomājies, ka, ja kaut kas pamainīsies, tad būs labāk, bet bieži tomēr ir situācija tāda, ka vienkārši šitiem cilvēkiem nav citas izējas. Viņiem nav finansiālu līdzekļu, ja, naudas nav uzkrāta, viņiem nav radiņa nekur citur, viņi, pēc būtības vieni, kā saka, ir savā ziņā. Un šeit jau ir tās civilās aizsardzības loma primāri parūpēties par cilvēkiem, kas ir palikuši uz vietas un kuriem, teiksim tā, vairs veikalos, teiksim, loģistikas ķēdes ir sarauts, ja, viņi jānodrošina ar to ēdināšanu un tām pamatvajadzībām uz vietas. Bet, par to evakuāciju. Tanī brīdī, ja tā frontes līnija jau tuvojās tik ļoti klāt, kad pilsēta, vienkārši tas vairs nav objektīvi, tāpat kā ar plūdiem Jēkabpilī. Ja, tur vienkārši ir jāsludina tā evakuācija un jānodrošina, jāpalīdz tiem cilvēkiem to izdarīt. Ja, un ja tantiņi ir sataisījusi tās 2 somas vai maisus ar savām mantām, ja kādam ir jāpalīdz tas sanest uz autobusu un aizvest viņu uz kādu drošāku vietu. Lūk, un tur ir tā civilās aizsardzības loma par evakuāciju, bet tas nenozīmē, ka tik līdz kaut kas sāktos vai kā, ka uzreiz notiek masveida pilsētas atbrīvošana no civiliedzīvotājiem. Vismaz tādas prakses nebūtu, un tas varbūt kaut kādā ziņā maldinoši. Bet es varu pateikt uzreiz, man būtu daudz vieglāk strādāt, ja es zinu, ka mana ģimene ir pēc iespējas tālāk no apdraudējuma drošībā. Jā. Lūk, tad jūsu jautājums bija arī par tām prioritātēm attiecībā uz to, ko tad darām un uz ko fokusējamies tieši attiecībā uz militāro apdraudējumu karu. Viennozīmīgi šobrīd tā ir infrastruktūra. Tas pašas 3 šķautnes, ja, infrastruktūra un materiāli tehniskie līdzekļi, pirmās nepieciešamības preces, pārtikas preces. Mēs sākam veidot paši savas rezerves, kaut arī dotajā mirklī vēl nav pilnīgi skaidrs vadlīnijas, ko nozīmē 72 stundu soma priekš savā ziņā pašvaldības. Ja iedzīvotājiem tas ir nokomunicēts šajos bukletos, ja, kad man par sevi un par savu ģimeni jāparūpējās, ja, kamēr kāds atnāks palīgā no malas, ja, tad pašvaldībai pēc būtības arī būtu tādām skaidrām vadlīnijām no valdības puses jābūt par to klausieties pašvaldība. Jums jāparūpējās par saviem iedzīvotājiem, notiek laika posmu. Piemēram, kā tas ir noteikts Norvēģijā vai kādās citās valstīs, ja, kur ir, piemēram, ekstremāli laika apstākļos polārā loka. Norvēģijā tur pateikts vienkārši 14 dienas, vienalga vai tu esi privāti uzņēmējs slimnīca, 14 dienas tev ir pilnīgi jābūt autonomam, pašam darboties spējīgam. Lūk, tas šobrīd mums tā nedaudz neskaidrs ir, bet mēs to darām. Būtībā neskaidrība tieši par to, teiksim, kāds būtu tas apjoms, ja, cik būtu daudz tās pārtikas jāuzglabā, kāda veida pārtika tieši būtu jāuzglabā. Jā, cik ir praktiski kādi jautājumi. Teiksim, kāda veida pārtika, to mēs saprotam, arī ir ministra noteikumi, kas pasaka pēc būtības, kāda būtu tā praksa, plus arī var, gan, ja grib internetā pamācīties un bukletos tas ir minēts, ja, bet tieši vairāk uz apjomu. Un kur tā loma dalās, ja, starp to, kad
valdība, ja ir, teiksim tās loģistikas ķēdes, pārtiks piegādēm, un kā lai to pasaka, kompromitēts, tad kurā brīdī valdība spēs pieslēgties un palīdzēt nodrošināt tās pamatvajadzības. Lūk, par tām bumbu patvērtnēm vairākas ir, kuras arī, teiksim tā, dažām ir bijušas dubultais pielietojums un tās arī labākā stāvoklī, ko es domāju dubulto pielietojumu tādā ziņā, ka tur bijušas mākslas galerijas, noliktavas, veikaliņi, un tādas saimnieciskā darbība tikus veikta, līdz ar to viņas nav tādā nolaistā stāvoklī. Viņas būs visvieglāk un labāk, teiksim tās. Un tas līdzīgi tā kā bija Helsinkos, kur viņiem arī tur viss kaut kādas sporta zāles ierīkots un kaut kas, ko tur var izdomāt. Baseins, sporta zāles, ļoti, ļoti labs risinājums, jo tad tā ēka viņa dzīvo, tā kā ikdienā, un viņa, kā lai to pasaka, atpelnas vismaz savas uzturēšanas izmaksas, un pēc būtības tas arī tas virziens, kur virzīties, atrast to pielietojumu arī ne tikai bumbu patvērtnēs, kas speciāli tam būvēts, lai patvērtos no avio bumbām un citām lietām, bet arī ēku pagrabos, viņas to infrastruktūru nevajag aizlaist, viņu vajag sakopt, viņi var kalpot kā noliktavu, tikpat labi var dažādas citas aktivitātes tur organizēt. Tā kā tādā veidā, ja mēs sakārtojam šo infrastruktūru, mums būtu vieta, kur tanī X stundā patvērties. Bet tas, teiksim, par tiem pašiem pagrabiem, it kā ir tur plāni, ka vajadzētu likt jaunajos projektos, kas tiek būvēti, jau par to gādāt, jau tur kaut kādas tās potenciāli to pagrabu, kas būtu arī kā patvērtni ierīkot. Tad it kā varētu arī jau esošajām ēkām, ja, piemēram, māja tiek renovēta, tad varbūt pagrabā ierīku, to pagrabu pielāgot attiecīgi tā, lai viņi var patvērties, bet tas jau viss izklausās, pēc diezgan daudzu gadu darba, tas noteikti nebūs izdarāms ātri un vienkārši. Jā, es pilnībā piekrītu, ka tas ir daudz gadu darbs. Somijam tas prasīja, lai 130% Helsinkos nodrošinātu, 134%, lai nodrošinātu šo patvērumu. Jā, tas bija 60 gadu ceļš. Jā, mums noteikti tāda projekcija arī jātaisa vairāku 10 gadu griezumā, bet te ir viena nianse. Jā, par ko es ļoti priecājos, kad 15. janvārī apstiprinātie jaunais aktualizētais valsts civilās aizsardzības plāns, turā jau vismaz ir tāds laika rāms ielikts attiecībā uz patvērtņu jautājumu sakārtošanu un izdalītas vairākas tās aktivitātes. Viennozīmīgi būvnormatīvs vajadzīgs. Ja ceļam jauns ēkas, tad ceļam viņas kā vajag. Jā, lai arī tā drošības komponenti, tā drošības kultūra caur tiem jaunajiem objektiem veidojās. Attiecībā uz pielāgojamo viennozīmīgi infrastruktūra mums grozēs kā gribi, ir tādā stāvoklī, kādā viņi ir. Arī energoefektivitātes programmas viņas jau īsti tā paslinki tiek izmantotas. Jā, Rīgā ir liels problēmas, tas nav noslēpums. Un pēc būtības visticamāk arī dēļ tā, ka finanšu līdzekļu trūkums ir. Un tagad atvēlēt vēl līdzekļus kaut kam jaunam, kas īstenībā ir svarīgāks. Pēc būtības drošība šobrīd ir svarīgāka un pēc tam pakārtojās vispārējais. Būs problēmas ar tiem finanšu iegūšanu, bet tas ir jādara. Ko es gribu minēt par pagrabiem? Esošo. Jāsaka tā, mēs konstatējam faktu, ka šobrīd kāda ir tā infrastruktūra viņa ir. Kaut vai, ja viņa būtu skalā no 10 uz 3, pieņemsim. Tad tas ir tas atspērienu punkts, un no tā mēs arī sākam. Jo, teiksim, tā izdzīvošanas taktika un izdzīvošanas tie risinājumi arī kara laukā vai tur, kur ir blakus fronte, parāda to, kad pat ja tu esi uz lauka un tu jūti vai dzirdi, kad ir uzlidojums un kā patvērties kaut kādā ieplakā grāvī, jau tev pasargā. Ja tu esi kādā tunelī, teiksim, zem ceļā esošā, tas vēl vairāk dod tev iespējas paglābties. Un tad mēs ejam pa ķēdīti un nonākam līdz pagrabiem. Un to arī aktīvi civili iedzīvotāji izmanto. Tātad
Arī ne tikai, var redzēt arī materiālus dažādos Ukraiņu kanālos, kā arī, teiksim, slēpjās gan Ukraiņu, gan Krievijas federācijas, tātad šie karavīri sakņu dārzi pagrabos un visur pārēj, un nevar viņus tur īsti izkvēpināt, kamēr nepielido drons un patiešo neiemet iekšā, tad ies durvīs, jo, tur artilērija šauj vairākas reizes, un viņi tur ir patvērušies un dzīves sveika veseli. Ja nav kontūzija. Lūk, tad pēc būtības tas parāda to, ka jebkurs sākot no Staļina laika mājām, kurās mēs esam identificējuši, kad ir ļoti daudz patvērumam pielāgotās šīs stiprinātās telpas, tad ir Hruščova ēkas ķieģeļa. Esam analizējuši arī video un fotomateriālus par to, kā ir, kad trāptu drons vai artilērija šauj pa viņu. Pēc būtības, tā kā šī infrastruktūra esošā ir jāizmanto, tie pagrabi ir jāatbrīvo, jāiztīra. Viņi jāiztīra noteikti. Daudz, kur viņi noteikti ir. Es pats savu māju var pateikt, ka man arī tur ir aizdzīvots. Tur noteikti vajadzētu iztīrīt, un tad tev tur būtu vismaz vieta, kur cilvēkiem kaut vai elementāri savākties. Jā, un mēs sagatavojām tagad arī aktualizējot Rīgas civilās aizsardzības plānu, mēs sagatavojām ieteikumus tieši pagrabu pielāgošanai, kas sevi ietver tās pamatlietas. Vēlams vismaz 2 izejas dažādās vietās. Tātad gaisa pieplūde, tas primāri, viņi var būt vienkārši no tiem logiem, bet jāskatās attiecībā uz logiem vai ventilācijas kanāliem, lai viņi nav tā brīvi pieejami. Vismaz jāizklāja, tas apdraudējums ir, tad ar smilšu maisiem, bet vismaz gaisa pieplūde, tālāk ir ūdens, un tad jau skatās, kur ir gultas vieta, kur ir labierīcības, varbūt sausā tolēt, nav nekas tur jāiekārto un tādā garā. Un tad jau aiziet jau bišķi komplicētākas lietas, teiksim, var veidot noliktavu, vismaz instrumentu kasti vajag, un tādā garā. Varbūt jūs varat vēl pastāstīt mazliet, kā vispār Rīgā ir sadarbība ar citiem dienestiem tieši civilās aizsardzības jomā, vai ir, cik tā ir veiksmīgi bijusi, kaut vai ar VUGDU, ar policiju, ar NBS, protams, varbūt arī nevalstiskajām organizācijām, teiksim, tām pašām iedzīvotāju kopienām, cik jūs efektīvi spējat ar viņiem sadarboties. Jā, katrā ziņā organizācijas, ar kurām mēs strādājam, ir ļoti plašs spektrs. Un kā lai jums pasaka tā, kopumā mums ir valsts civilās aizsardzības plānā 35 apdraudējumi, plus nāk MK 658, ministrs kabineta 658, kur ir militārā sadaļa, plus vēl mēs esam paši pielipinājuši pie savu civilās aizsardzības plānu kiberdrošību, kiberapdraudējums, tā kā grozies, kā grib kaut kā 37 apdraudējumu veidi. Katram apdraudējumam ir kaut kādas līdzības, teiksim, pamatvajadzības iedzīvotāji jānodrošina daļa kādā apdraudējumā vairāk, kādā mazāk. Tieši kā sākumā arī minējāt, ja ir šī tās meteoroloģiskās dažādi apdraudējumi, tad ir antropogēnie, tehnogēnie, un tā kibervide jāpieliek un militārais. Tie būtu tie lielie bloki. Lūk, un tad, protams, katrā no apdraudējumiem ir kāda cita organizācija, kurai tā loma ir lielāka. Bet grozies, kā grib, viss caurvījoši, viennozīmīgi valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, tad tālāk ir katastrofa medicīnas centrs, teiksim, mediķi mūsējie, un tālāk jau pa ķēdīt, protams, arī valsts struktūras. Un militārai sadaļai viennozīmīgi arī NBS, un te jāpieplūst to, ka daži saka, ka pēc civila aizsardzība un NBS, tādā garā, bet tieši mūsu tā loma būtu pasargāt civiliedzīvotājs, lai nebūtu kaut kādas konflikti, kad tehnikas kustās, darbojās, lai vienkārši cilvēki būtu pasargāti un nost no apdraudējuma. Tā ir arī tā mūsu loma, to arī mums uzliek šie visi plāni tieši, lai mēs netraucētu militārajai spārnam. Lūk, sadarbība ir ļoti laba, un atsaucīgi. Man jau gribētos dažos labos formātos,
kā hakatonā darboties, jā, teiksim, 72 stundām paņemam mugursomas un aizējam kādā no patvērtnēm, un kamēr jautājumu neesam atrisinājuši, neejam ārā. Jā, tas pats attiecās arī uz patvērtņu būvnormatīvu, jā, pēc būtības jāgaida viņš ir uz oktobru, novembri. Godīgi sakot, būtu ideāli, ja tas būtu jau vakar, jā. Bet, jā, tas jau, par to jau droši vien par gandrīz visu varētu tā teikt. Vai ne? Un, jo, ir jāiedzen. Nav variantu. Lūk, tā kā viennozīmīgi visi sapratuši, ka tā ir prioritāte arī šī tieši militārās sadaļas realizācija, jā, gan pašvaldības līmenī, gan privātā sektorā, gan valsts līmenī. Runājot vēl par nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem, jāsaka tā, ka arī tā šķautne īstenībā ir, kā lai to pasaka, jāstiprina, jāattīsta, jo viņi ir gatavi darboties, līdzdarboties, iesaistīties, bet ir jāpasaka, kur un kā mēs esam gatavi viņus paņemt. Jā, lai nebūtu tāds kā improvizācijas, jā, lai nebūtu tā, ka brīvprātīgie sāk kaut ko sargāt, eksprontā. Tieši to mums bija pirms tam saruna ar Rīgas apkaimju alianses priekšsēdētāju. Viņš arī tieši to teica, jā, ka viņi gatavi palīdzēt, cilvēki ir atsaucīgi un viņi var norganizēties, bet viņiem vienkārši vajag, lai kāds viņiem, tā teikt, no augšas atnāk un pasaka, jūs dariet to un to un to, lai nav pardaks vienkārši izsakoties. Precīzi, pilnībā piekrītu, jā, jo tieši apkaimju iedzīvotāju alianses un apkaimju iedzīvotāju centri 8 Rīgā, jā, kas būtu tie rupori un informācijas iegūšanas avoti pie nosacījuma, kad, piemēram, mums būtu problēmas ar internetu vai rādio vai vēl kaut ko. Pat, ja tie darbotos, tik un tā daudz cilvēku būtu tie, kas gribētu, atnākt pie pašvaldības kā tas darbinieku un pajautāt, kā notiek. Tieši informēšana ir tas, ko viņš arī uzsvēra, ka tas būtu viena no tām funkcijām, ko viņi varētu nodrošināt, tieši cilvēku informēšana caur vienkārši pa ķēdīti, kā teikt, dzīvo. Precīzi, jā, tā kā tam liela nozīme tieši komunikācijā. Varbūt tad, noslēdzot sarunu, mēs jau Ukrainu vairāk kārt pieminējām, varbūt ir vēl kaut kāda tāda lieta izteikta, ko jūs esat piefiksējuši no Ukrainas pieredzes, ko mums noteikti vajadzētu pārņemt, kaut kādu apziņošanas sistēmu vai kaut kas tam līdzīgs, kas noteikti būtu derīgi ieviest. Jā, viennozīmīgi. Tagad arī analizējot datus attiecībā uz trauksmes sirēnām un to pārklājumu. Jā, es varu pateikt to, ka trauksmes sirēnu pārklājumam būtu jābūt blīvākam. Vairākās pilsētās esmu analizējis, tā kā sirēnu atrašanās vieta nav nekas slepens. Viņu var atrast, jā, tad mēs zinām, kur viņas pilsētās atrodas. Es esmu analizējis un redzējis, jā, kad ņemot pēc tās teorijas, kā trauksmes sirēnas modernās strādā, jā, tas areāls, ko viņa tver pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem un pie iedzīvotāju blīvuma attiecīgajā teritorijā. Jā, tad jāsaka tā, ka vismaz par trešdaļu Rīgā būtu jāpaplašina tas trauksmes sirēnu tīkls, un tas pats arī citās pilsētās, ko es esmu redzējis. Tā ir tā infrastruktūras sadaļa, kura tā kā dotu signālu iedzīvotājiem, klausies skan sirēna, kaut jāieslēdz radio, un jāsako līdzi. Nākamais, ko mēs ļoti gaidām un ceram, kad iekšlietu ministrē izdosies, ir šūnu apraide, jo tad viss, teiksim, arī lokālajā tipa apdraudējumi būtu tanī teritorijā, kur ir apdraudējums, vismaz tie iedzīvotāji uz mobilajām ierīcēm saņemt to ziņu. Labi ir šobrīd arī tieši viņam tā 112 mobilā aplikācija, pat palaist. Jā, ļoti, ļoti forši. Lūk, un tad sanāk tā mūsu apzinošana. Un te ir tā nianse, ko pašvaldība var darīt zemākā līmenī. Ja jau šūnu apraide valsts, trauksmes sirēnas valsts, bet kā, lai mēs nonākam pie savu iedzīvotāju, tā kā papildus informācijas sniegšana. Jā, un tie risinājumi, protams, sociālajā tīkli, tas ir skaidrs, bet tie var dažādi darboties. Jā, tad nākamais ir arī, teiksim, izmantot
namapsaimniekotājus. Ja, nodot viņiem ziņu, viņi izdrukā, ja tā var teikt, skrējlapiņas, ja, un pa savām apsaimniekotajām pārvaldītajām mājām izliek paziņojums. Tālāk paziņojumos, piemēram, teikts, ka jūsu attiecīgās apkaimes pārtiks izdevas punkti vai, ja jums mājās ir augsti un vairs nevarat uzturēties viņā dažādu apsvērumu dēļ, jo pagaidu izmitināšanas punkts ir tur. Ja, evakuācijas, pulcēšanās punkts un evakuācijas veikšanas punkts būs tur. Ja, pēc būtības tās lietas, kas jārealizē. Arī ņemot vērā. Tas viss pie komunikācijas un pie apziņošanas. Ja. It kā liekas, ka mēs runājam par digitāliem risinājumiem, bet mums jānonāk pie tā, ka nav to arī digitālo risinājumu. Jā, ka viņi var nebūt. Tad ir jāatgriežas pie pašiem pamatiem. Precīzi. Vienkārši kāds aizskrien un vai pasaka, vai vismaz pielīmē lapiņu pie sienas. Precīzi, jā, jo kad īstenībā tas tāds arī beigies kultūras šoks sanāk, kad es lasīju 70. 80. gadu civilās aizsardzības grāmatas, arī kāda 60. gada bija, jā, tad, Tur viss ir būvēts uz to, kad saziņa notiek komandu ķēdi, ja tā var teikt, caur cilvēkiem, caur ziņnešiem. Ja, un tas ir tā komponenta, ko grūti mūsu laikam tā kā iedomāties, kamēr tas nenotiek, protams. Lūk, jā, tāda veida apziņošanas risinājumi, protams, jā, kad ir miera laikos apziņošana, var veikt arī policijas ekipāžas ar ruporiem un vispārējo, bet tādā brīdī, ja ir visaptvarošs apdraudējums vai, pieņemsim, tur paigā vētra vai vēl kaut kas un neko nevar dzirdēt, tad tam ruporam īpaši nozīmes nav. Tāpēc to tā kā nē. Jā, pēc būtības trauksmes sirēna, šūnu apraide, rādio, televīzija, tālāk pašvaldības dažādi sociālai kanāli un šie pārvaldnieki un, kaut vai nodokļu maksāšanas sistēma, ja, kur pēc iespējas vairāk to klientu ar saviem kontaktiem, kas ir reāli, dzīvi kontakti, nevis, teiksim, vienreiz, nopirka kādu zelta zivtiņu un izdarīja kaut ko un tā, ja, un beigās ir tie punkti, kā apkaimju iedzīvotāju centri, skolas, ja, kuras mēs plānojam, kā evakuētu uzņemšanas punktus un izmitināšanas punktus. Ja, jo pēc būtības tie ir tādi drošākie no elementiem, kur civili iedzīvotājiem patvērties. Ja mēs salīdzinām visu spektru, kur tad var tvērties, ja, un kas tā kā, pat agresori mēģina, it kā, cik viņiem tur labi sanāk vai kā, bet neviens nekad neafišēs, kad viņš ir ņēmis un apšaudījis skolas, slimnīcu vai kaut ko tam līdzīgi vismaz. Ja, līdz ar to mums kā civilās aizsardzības plānotājiem tie objekti, kuros tad mēs varam... Jebkurā gadījumā nekā īsti labāk jau nav. Jā. Grozi kā grib. Jā, primāri, lai iedzīvotājs ir gatavs pie sevis mājās, un sakārtojas to savu infrastruktūru. Ja viņam tā nobrūk, sajūg, vairs tur nevar uzturēties, tad nākamais solis ir pašvaldības infrastruktūra. Ja tās vairs īsti nav, tad mēs organizējam un evakuējamies. Labi. Paldies jums liels par atsaucību un sarunu. Veiksim jums darbā. Darba ļoti daudz vēl, kā zināms. Tā ir. Jūs klausījāties Sarks LV podcastu no sērijas Droši ir zināt. Atgādināšu, ka varat mūs klausīties platformā Spotify, skatīties arī YouTube. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajos ierakstos.